gāja Libertāns un paiekoja Eideju stepu. Nu, es jokus nesaprotu, nākušajā dienā piezvanīju uz stepus. Es stepu satiku strādājot par žurnālistu vienā žurnālā, kuras rakstīja par veselīgu dzīvesveidu. Un sagadījās tā, ka man bija jāraksta rakstu par stepu. Tā es intervēju stepu veidotājas, es ar viņiem draudzējos kaut kā. Man aizstāju visādiem koncertiem, kas tajā laikā notika. Un jā, tā radās arī tā interesi par stepu. Samudīgi idejas. Kājas, gulēs minītā, skatījos uz savām kājām un domāju par to, cik labi ir, ka cilvēkam ir kājas un to, cik viņš visu kaut ko ar viņām nevar izdarīt. Un tad es iedomājos, kas varētu būt vissarežģītākā un visgrūtākā lieta, ko darīt ar kājām. Un vissarežģītākā lieta, ko es spēju iedomāties, ir dejot stepu. Tad es tā nodomāju, ka varbūt jāpamēģina. Kāda laika, tad, jā, ka mēs gribam vēl vairāk. Un, ja mēs gribam vēl vairāk, tad vēl nācās aizdiet. Tajā brīdī mums ļoti paveicās ar apstākļiem, jo mēs bijām tikai iepazījušies ar perkusionistiem, ar kuriem mēs kopā koncertējām tajā laikā. Viņi piedāvāja savus tēlus, kur mēģināt. Jā, mājās vairāk mēģināt zāles, tādas neraksturīgas mēģināt zālēm, bet ļoti īpašas. Šī māja ir pilna ar mūziķiem, perkusionistiem, dalību afrikāņu grupā. Tā kā mums atkārt ir aruškars. Šajā telpā bija māksliniece. Šeit bija viņas studija. Un, kad viņa devās uz valsti, šīs telpas palika pusē brīvas. Un joprojām kaut kas ir saglabājies arī no viņas. Piemēram, šis zīmējums, kas ir mums aiz muguras, mēs šeit vārzinām. Mums ir kur paslēpties, ja mēs gadījumā sajausim soļus. Jā, tas ir mūsu viens no nereģimā, tad mēs ieejam mežā. Jā. Mums vienmēr ir interesēts tas pārēc dzīvo mūziku. Patīk dejot dzīvās mūzikas kolektīvā, jo dejot pie mūzikas ierakstības, kas jau vienkārši vairs nevar pieejams. Latvijā nav stepas brīvotāju un stepas skolotāji būtu mācības līmenis un profesionāls neklases. Tas ir tā kā liela daļa iedvesmas. Jā, runājot par to, kas mūs iedvesmo un kas mūs palīdz, mēs palīdzam, mēs paši sev palīdzam, mēs vienam otrai palīdzam, jo mēs esam ļoti dažādi, gan arī pēc rakstuma, jo arī mēs fotogrāfus Tas strādā. Jā. Un arī stepu dejojot, katrai ir lietas, kas katrai sanāk labāk. Vienai improvizēt, vienai koreogrāfijas, vienai visi ķermeņu mūcības, soku mūcības. Un tad mēs arī mācāmies vienai otru. Ja runājām par stepu attīstību Latvijā, es ļoti šaubos, ka varētu būt tā lēciena veidīgs kaut kāds attīstības posms, kas steps kļūst tāda kā masu deja, jo ir ļoti tipiski, kad laiks pa laikam kaut kāds deju stils ir tik populārs, tur ir ļoti daudz nodarbojās. Es ļoti šaubos, vai tāds laiks pienāks arī stepam, tāpēc, ka steps ir ļoti individuāli deja, tas ir jāattīstas
priekšā personīgi, un ļoti daudz jātrenējās ar vienatnē, individuāli jāstrādā pie tā. Un tas nav viegli tādā ziņā, ka paiet kaut kāds laiks, līdz tiešām sajūta, ka sāk dejot, un šajā posmā no trēniņa līdz dejošanai ļoti daudz cilvēku, kas it kā jā, viņi tā kā gribētu, bet viņi nav gatavi ziedot to laiku, un es domāju, kāpēc mūsu ir maz. Un es zinu, ka daudzās valstīs arī ir šāda situācija, kad ir maz spetu dejotāji un nav pasniegti. Vējas meitenes vēl. Man patīk, ka latvieši kuģi kaut ko dara. Bet vajag uzņēmību. Bet tas ir smuki. Steps patīk? Nu kā deja? Nē. Nē? Jūs izpildījumā patīk. Būtu jaunāks, būtu paprasīs tev. Mums, protams, ir demokrātija, jo nodarbību var vadīt jebkuru no mums, horeogrāfiju var veidot jebkuru no mums, mēs visi esam visas. Tā kā mēs esam dažādas, mēs mēdzam arī strīdēties dažreiz, bet ir noteikums. Mēs esam 3, un tad, ja, teiksim, kādā strīdā 2 domā tā, bet 3. domā citādāks, tad taisnība ir tām 2. Jā, un 3. ir jāpiekāpjas. Dejošana un sirds, tas tomēr ir tādas 2 vērtienas lietas. Man steps ļoti patīk, jo priekš manis tā ir tāda neizsvejama deja. Es stepu mīlu īpaši tāpēc, ka tajā ir tikai tā kustība, bet arī skaņotības. Vienmēr redzēs, ka dejošana īsti nav priekš manis, bet steps ir tāda lieta, kurš man tā pamazām tev atvērties. Tā kā tāds savu veidu terapija. Steps ir ļoti īpaši deju, spēju, vislabāk izteikt, ko es vēlu. Es nemāku izteikt uz vārdiem, vislabāk izsakot dejā. Tā ir mūsu dvēseles dēļ. No dvēseles uz dvēseli.